Uzmanību! Pie 4. perona 1. ceļa tiek padots vilciens numur AR 201 Rīga Ērgļi ar attiešanas laiku 14:05. Esiet uzmanīgi un nestāviet tuvu perona malai. Ma'am, you need train, vilciens, like, Ērgļi, Cīsis, Liepāja, kur jūs brauc? What? Neko nesapratu. This train, šis vilciens brauc uz Suntāžu, Kepene, Ērgļi, Neko nesapratu. Kāda nabadzība? Kāda nabadzība? Nevar peronam pat jumtu uzlikt. Un tas dakterīs Zintiņš. Antiņš, ne Zintiņš. Mani vecu cilvēku saskrūvētu gandrīz no slimnīcas izlika ārā. Draņķis. Slapdraņķis. Ma'am, maybe some help? Vai jums palīdzēt iekāpt? Train, vilciens, braukt? Vai jums palīdzēt? Tu esi taše. Bēg, no? Nebeigi, nāc uz pārakaļ. Šeit nepaēdītas, kam vairāk vajag. Nesaprotu, saradušies te visādi citplanētieši. Neder. Tas arī nekāds. Nu, līdz šim neviens no viņiem man nav bijis īstais. Nu, visi tādi nekādi. Bet tikai caur nē, es taču vienmēr varu tikt pie jā. Cerība jau nekāda. Viņi visi ir vienādi. Kā šis melnais, slapjais, drūmais liepšs mākonis. Oh, ko tu šitas man atgādina? Oh, sorry. Šitas taču automehāniķis. Tas, pie kura vedu labotos savu veco pelēko opelīti.
šo murgu. Savējam šodien izpļāpājos, kur Monika dabūja šo variantu. Un kādu vēl pateicu par to minderi. Ziniet, mums 3. gadā pēc kāzām salstabu spēles mājās. Tas nav tu vērts. Tu runā, zinu, jau zinu. Tu jau kuro reizi es jums apsolos un arī sev, bet nav manējais nav piedzīvs. Kā jau piedzīvs? Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadiem. Maņā, jaunībā viss bija citādāk. Tagad nesapratīs neko domā, neko jūt. Vienaldzības ēra. Meitenes. Kā jums liekas, vai tas foršais šķītiņš nevarētu būt manas kā obligātas? Kas tu to iedomājies, Monika? Iejauksies laulībā? Vismaz, tu zini, mūsdienās visas vērtības ir tuvu bezcerībai. Manai kolēģei grāmatvedēji 2-3 gadus pie kaimiņienes vazāmies. Teici, pati vainīga, kā pelēkā lauku pārvērtusies. Nākamā pietura Jāņa vārti.
šitais laiciņš vēl. Es nebūtu mans brālēns. Es nekad nepiekrīstu šitai Omas idejai braukt ar tevi kopā uz šito ballīti. Kas išvakā? Varēja pasūtīt. Sadarām, ka vagons būs pustukšs. Sēdēšu, kur gribēšu. Baigi. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadiem. Es piekritu braukt tikai tāpēc, ka senči man par to atļauj. Pirmdien neiet uz skolu. Kulnē! Mana Ome piesolīja tā neko kāds nav. Tikai tāpēc brauc. Saprat? Bet tiem latviešiem tās dziesmas tādas grūtsirdīgas, tikai par lietu. Hilda, par keidu līdzu tu runāji. Par to, ko mēs tur pirmīt apsprīdam. Nē, par lietu, nē, bet par lietutiņu. Mums tie latvieši arī tādi, tie diriģenti. Tikai par rītu veidot dzīsmes, par rītu vien. Un pastāvlis dzīsmes būtu rokuši vaļā. Skaties, Reina. Paskaties. Es kolekcionēju selfijas. Re, paskaties, kāds man viens ar to meitu sanāca. Un re, šitas. Ar ozolu. Vispār bomba. Atradies ņīns. Ar šī vilciena mašīnas. Vari nofotografēties selfijā? Easy. Repertuārs ir nekāds, un mēģinājumi 2 reizes nedēļā. Varētu domāt, ka man nav ko darīt. Zini, Hilda, es arī braucu tikai tāpēc, lai satiktu savus runus. Un teica, kad izbraukšu tu savas sāpes. Mosmeitu ēda paņemšu maz. Nākamā pietura – saulieši. Kā izskatās, tev jau vispār te vajadzētu gādāt par katru tautieti.
palīdzējis iecelt riteni. Ieliec pielādu. Labi, nā. Lāsi! Tveri! Manas mīļās! Viss tik dēļ jums, dājās dāmas! Tik dēļ jums! Būsties veicīgāk. Aizbraukšu bez tevis. Tā būtu arī labāk. Saki, ka normāli. Vīrs un vārds. Lāsi! Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadījumiem. Uzmet garu, lai es labi pēties varu. Hei! Vienīgais, kas mani vēl tur pie dzīves, ir mešs un mans dārs. Tas ir labākais birojs pasaulē. Nu tik tās andeles arvien švakākas un švakākas. Bet ko darīt? Meitiņai jaunu kleitu apsolīt. Tās lielveikalu ilūzijas, mākslīgās mantiņas. Nu vai cilvēks jau kad attapsies? Nebūs, bet ja būs. Un man patiks, pats tev viņu nolaišu. No tevis par to nākošā nakts dežūra. Tā jau laba ideja. Uzmetīšu aci vagonā. Varbūt šī jau lūpas krāso. Labi, nu tad līdz vēlākam. Sākumās. Protams, tālāk par savu zelta ziltiņas cerību tu nepīsi.
mans kungs, tu mans vīrs visu laiku strādā un strādā visu laiku tikai e-maili un klienti. Es arī gribētu kādu bebē, bet vīram visu laiku darbi. Ļoti, ļoti skumši. Nākamā pietura – ķībuļi. Uzties, Fredi! Ja nokavēsim vēl! Lāca! Kā viņa nekā beigē? Tas otrais, vai? Tā īra! Vai, jākata daudznieks vārdos vērst, un nu atkal man no pakara, vai. Ēdē, vai nav kur apā? Riku, mūna radinīte, vai tik sen nav pavrēdzieši? Vai, kad ir tik vāsala, tikam tad. Nu, siedi. Vāsala, vakarā. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadījumiem. Varbūt tavs izredzētais jau ir tev pie kājām. Protams, ja šitas, nu nē. Nākamajā pieturā viss kāpsim ārā, es jau trīcu, tur rēgu, man jau viss jau ir akla. Jā, Monika, beidzot, tev ir īstā ideja, jo tur tev nesanāks. Tā nezinu, vai visu paņēmā. Un to kūku tu man sārdi kā sevi pašu. Mīļā babeņa, mans kuģis stāva jūrā un apkārt viņa vien. Viss, kas man svarīgs, ir pie krūcām. Kā tad? Tev glašķi tu pie krūts. Kurš, babeņa? Dolaņā kā kuģis aizies jūriņā. Kurš? Nekomandē man, tu te neesi uz savu kuģi. Labāk pasties, ko tu mugurā esi savilcis. Ko devi, to vilku? Kā tā? Teicu, velc līnu pēcī. Bet te man kāds klausa. Tu paskat pa diagonālu viksus uzvilku. Tu labāk plēnu pieskati, ja? Vai, dieniņ, vai. Kauns no radiem. Bet no tā vismaz bērns redzēs kaut ko skaistu. Citādi jau viņai ir grūta bērnība bijusi. Ne brālīša, ne māsiņas. Es jau 15 gadus tev saku. Tur nekā jēdzīgi nesanāks. Uz internātu skolu un viss. Jā, nu tad beidzot, čau. Tas ir kaut kāds smurds ar tiem seičiem. Grib man tad pasaules apvāršanas atvērt. Vēd mani ekskursijā. Tu vienīgā man šeit saproti. Es tagad labās būtu savā izteikumā.
klausītos mūziku. Labi, vēlāk uzzvanīt mani. Bet tas viesis nocīt. Tad, kad es andelējos, bija zopes, mērķes bija, kartupeļi. Tagad savas kapeikas birdina un skaida kā tādas asaras. Nevajag man tavu naudu meitīt. Nākamā pietura Kangari. Vēl lēnāk, nevarēs paiet. Vīrietis grāmatiņu viņš panesīs un pareiz, kamēr es būs pasauli nesu. Lieliski, un jums arī liekas, ka vienpidās mātes tās ir stiprākās, vai ne? Nu nav tā, nav. Andreas! Kad mums būs tāds bebēņš? Es varu padalīties. Ja šitas sīkais sāks brēkt, tev vienkārši jāsajūt prātā. Prieks arī, jo vērts tā gan. Mīļā dāma, brauksim ar mieru. Jā, pasakiet vēl āmen. Mūziki. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadiem. Senjoriem ir savi ansambeļi. Rādī karuseli. Paklau, meitiņ. Nu, novērtē to, kas tev ir. Mana meitiņa tagad viena mājās skumst un gaida mani ar jaunu kleitu.
Visu jau nevar atļauties. Nākamā pietura Augšciems. Mīļais, sargāšu tevi ar visu savu vietu. Nevienu nelaidīšu. Tik bezcerīgs caurvējš iekāpa un izkāpa. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadiem. Statistikas datu pētījums par vilcieniem. Aizpildīsiet anketas. Kas nepatīk? Kādas pretenzijas? Zinu. Kādi iebildumi? Aisanāk. Visu ierakstiet. Vesels saraksts varētu zināt. Kas nepatīk? Vai dārti Kādi, jā? cientiņu var? Nevar. Kādi iebildumi? Cienītais. Aizpildiet anketiņu. Jaunieši, uz jums arī tas attiecās. Anketiņu. Kādi iebildumi? Brille nav. Lūdzu, aizpildiet. Pieturas laikā, lūdzu, līdz nākamā. Nekas jau prātīgi savu. Bet cik anketiņas, cik naudiņas, pildam. Ļāviet šitas vagons, tā kā cietais disks uzkāsts. Vecīt, tev vienkārši faili galvā uzkāpušies. Atslēdzies. Vienīgais, kas no visiem te ir bezkontaktā, ir tas tur. It kā neredzamais. Pastala bez naudas. Nākamā pietura Sunteži. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas, sargiet sevi un citus no nelaimes gadiem.
pasažieri. Sagatavojiet lūdzu braukšanai derīgas biļetes. Labi, labi. Biļetes, teicu. Biļetīgs lūdzu. Biļetes, es teicu. Es jūsu to moderno biļeču paradīzi nesaprotu. Nu, visi tā kā tikko modušies. Nu, neviens te nekad neko nesaprot. Oi! 20 gadi šī smagā darba. Par kāpekām. Un nekādas pateicības. Biļetes, es teicu. Biļetīgs lūdzu. Palīdz mēģināt. Application, zone, es nezinu, jūs ar paralīdzība, paralīdzība. Pagaidiet, jums pašam jāzina, kā biļete, vai te nopirkt papīra formātā? Es nebraucu ikdienā ar šī cilvēku kasu. Jums jāzina, kā pērta biļete. Biļete, es teicu. Vilciens uz sēkļa! Jānolaiž buras! 33 jūras vēlni un ruma mociņas klāja. Jāpēc! Nāku nolauza! Būs kāds normāls vīrietis! Noskaidrojiet, kas te notiek! Slēgti! Ļoti slēgti! Pelēcībā zvaigznes neredzēsi, apslēgtie rēgi, kā cilvēki krituši. Domas, sapņi sapinušies maldos, vārdi nepateiktie, izkrituši raugi. Pelēkās paslēpes, aizmālē izvēles. Kur izbiršās dzīves pērles? Kas jau biļetā? Viss taču ir kārtībā. Neviens neko nesalauza. Dēļ jūsu pelēcības vilciens uz nenoteiktu laiku stāvēs. Nē, Vēl labāk. Cik
Jā, selfiju. Krāsainu lūdzu. Bet, protams, atradu! Juhu, juhu! Dimanti, sapņi, domas un idejas, kā dārgi pavadieni, radošo iedvesmu. Mēs paši esam vērtīgākie dzīves brīnumi. Jūs esat īstā. Cik labi, kad es devu sev to iespēju. Tomēr man laikam izdevās. Bet tās fotogrāfijas, nu gan tādas senas, bet tam taču nav nozīmes. Cik? Mani bērni, dzīvojiet laimīgi, mīlestīgi un saticīgi. Monika, laiž kāpjam ārā ķeipenē. Jā, es labprāt. Laižam uz ķeipenes tautas namu. Jā. Krāsas laist iekšā. Obligāti. Lai to. Lai to. Cik labi, ka viņi savas dzīves krāsas atrada. Dzīves ceļš taču ir mūsu rokās un sirdīs. Lai krāsaini, juhu! Jūs arī šķiet
Nākamā pietura – satikšanās svētki Ķeipenē. Mēs varam kopā vēl būt, lai visu to
domāju, ka mēs ļoti daudz atgriezāmies tajā laikā, kad mēs braucām Rīga-Ērgļu vilcienā, kad vispār braucām ar sabiedrisko transportu, un tik daudz tipāži, tik parādīgi, un kādi mēs esam, katrs savādāks. Un galvenais, ka kopā mēs varam atrast pozitīvo un varam atrast krāsas. Un par jūsu režisoru Kamēliju nāk tuvāk aplausu režisoru. Mēs iepazināmies bērnu nometnītē, kopā darbojoties, un tik bagāts, iekšēji bagāts cilvēks kā Kamēlija. Nu, man prieks, Kamēlija, ka tu esi atradusi tik pulku savu atbalstītāju, tavu ieceru radītāju pulku, un tiešām, lai Līgasmas teātris aug un leizot. Paldies! Paldies! Kā jau tas redzīt, mēs ar to enerģiju apmainamies. Mēs jums atvedām krāsas un sajūtas, un mēs no jums saņēmām. Tik sirsnīgus smieklus, tik vērīgu skatīšanos, tik sirsnīgas mājas, kādas jums ir šeit Ķeipanē. Piebraucot pie šīs zaļas, skaistās ēkas un tā siltu un mīlestību, kas ir pagalmā. Viņu tiešām var just. Ines, paldies par to, ko tu šeit mūsdienās dari. Tā kā mēs, ka daudziem pateic, mums ir uzaicinājums braukt uz Ķeipeni, neslēpšu, kur tāda atrodams. Es nesapņojiet, tas nav ārvalstu brauciens, tas ir šeit pat Latvijā. Un es esmu priecīga, ka mēs tik daudz atbraucām pie jums, lai iepazītu, kas ir Ķeipenē. Un mēs atradām arī jūsu vienīgo pārtikas veikalu šodien, un arī to uzaicinājām uz izrādi, un tā kā mēs te iebraucām un iekustinājām un sajūtām jūsu dzīvību, jūsu dzīvošanu, ko ļoti, ļoti novērtējam. Jo tas ir skaidrs, ka nav vienkārši, bet tikai kopā ir spēks izkrāsot. Un paldies par silto mīļo sagaidīšanu ar tēju, kafiju un cepumiņiem, un cik mēs esam gaidīti. Paldies, Ines, tev, ko tu šeit dari Ķeipanē.